Es viņu kā bērnības intereses profesijas izvēlēju, ka tas varētu būt tāds kā šodienas tēma un topiks. Un tad ievadā pāris vārdus vienkārši no kurienes šī ideja rodas, ka šo metodiku veido novērojumi, kas man ir uzkrāti jau kā kopš 2010. gada, konsultējot gan jauniešus, gan arī pieaugušos. Un arī šo metodiku tikai šodien es aprakstīju jauniešiem, bet arī pieaugušiem īstenībā es esmu izmantojis un tas strādā. Tad tās manas karjeras konsultācijas parasti balstās divām metodikām. Viena ir tā mērķu plānošana ar mērķu karti. Tas vairāk varbūt tādās plašākās skolas nodarbību ietvaros un tādā individuālā 1:1 es strādāju ar diska metodiku, psihometrisko testu. Mērķu plānošanā jaunietis raksta pats savu stāstu. Tur mēs neiejaucamies un tur, ko viņš fantazē, un mēs priecājamies, ka viņš kaut ko ir izfantazējis, un nevienmēr viņš varbūt ir izfantazējis to īstenībā, kas ir gan reāls, gan arī viņam vajadzīgs. Tajā diskā es ieeju dziļāk, bet caur to diska gadiem lielo to jautājumu uzdošanu es nonācu līdz šai metodikai. Un sapratu, ka tieši tajās padziļinātajās sarunās es atklāju nejauši novērojums, kas ir faktiski tagad kļuvis par tādu 6 soļu metodiku, ar ko es pēdējos gadus strādāju katrā sesijā, un es gribētu teikt, ka man ir bez mazvai 99% vienmēr izdodās. Tad tādai nelielai statistikai es esmu izanalizējis vairāk nekā 7000 tos disku profilus. Kāpēc es to zinu? Jo kādreiz bija papīra formātā un es pasūtīju drukātu, un tad es zinu to skaitu. Un kopā ar meitenēm arī Ligita šodien piedalās, tad Jauniešu akadēmijā Pacelt pasauli mēs esam novadījuši lekcijas. Tur aptuveni 20+ tūkstošiem jauniešu, un līdz ar to atkal, teiksim, šī sarunas, tas varētu teikt tā masa, uz kuras tur, ko patrenēties un saprast, ka tomēr ir tas strādā vai teiksim, tas nav zemē metams, tomēr ir pietiekami. Un tad dažas vienkārši ievadam garšīgas bildes, kā tie mērķi top skolās. Es zinu, ka es pēc šīs nodarbības, kad ieliku Instagramā, dabūju no vecākiem milzīgas pārmetums, kad jaunieši uz grīdas guļ un drēbes smērē, bet īstenībā arī tas, ko Ilis stāstīja, ka tu ieeji tajā savā radošajā un piedzīvojuma garā, tad tu esi gatavs vienkārši tam savam mērķim atdoties, vienalga, vai tas ir guļs vai sēdus. Man liekas, šis tās ļoti svarīgs arī tāds vadmotīvs, ka cilvēki vispār ieliek savā mērķī, ka viņš grib dabūt atbildes un atrast atbildes. Man patika šī doma no jauniešiem, kas kaut kur ir pierakstīta gadus atpakaļ. Tad tā mūsu komanda Pacelt pasauli, kas kādreiz bija līdz Covidam diezgan aktīvi braukājām skolām. Šobrīd, protams, ir projekti arī beigušies Eiropas, bet arī Ligitai milzīgs paldies par ieguldījumu. Un tad rekrutēja tie, kā diskus rakstījām savulaik uz papīriem, tagad jau ir elektroniski, un 19. gadā mūsu karjeras asociācija nebija izstādē skola, tad es tur rullēju ar jauniešiem, un tad tie grafiki, kas nāk ārā, ir vienkārši grafiki, ja? Un tad grafiki man pēc tam palīdz, bet ievadā es eju caur šo metodiku. Tad es gribētu teikt, ka devs darītāji darot, tu ieraugi kaut kādas līdzības, patērnus, tu vienkārši visu laiku vienu to pašu darot, tu pēkšņi ieraugi, kad ir kaut kāds musturs, ja? Un tad tā kā tā kvadrātsaknē, tad mēs tur ejam, meklējam, kur tad tur tā mazā cikiņa, kāda tā atbilde apakšā ir, ja? Un līdzīgi kā Einsteins laiku skaties, novēro, kamēr tev sanāk kaut kāda recepte. Līdzīgi kā mēs ēst taisam, tik ilgi maisam, kamēr kaut kāda recepte sanāk. Tad šī tā mana recepte, tāda kā 6 soļu metodika. Un tad kā tad ir? Tad pirmais solis, tas, ko es vienmēr sāku ar to, iedod man savu pirmo bērnības atmiņu. Un tad tas, ko es vienmēr saku, jebkādu. Tas, kas ir ārkārtīgi svarīgi, kad ir jābūt šīm te klusuma pauzēm, tas, ko es daru, es nepārtraucu, un es redzu, ka vienmēr, kad es pasaku cilvēkiem iedot savu pirmo bērnības atmiņu, vienmēr iestājas tāds kā apmulsums. Pēc tam tālāk uzreiz, pēc brītiņa seko jautājums, vai skolas atmiņa, kāda atmiņa, un tā kā kaut kāda precizējuma sākas.
Un tad tas, ko es vienmēr saku, un te tā metodika tāda, ka vienkārši virziet uz periodu, cik vien agri tas cilvēks var atcerēties pirms skolas, kad bija pavisam mazs. Un ļoti svarīgi ir ievērot tieši šeit klusumu, ļaut domāt, ļaut tam cilvēkam aizceļot tajā ceļojumā uz to pirmo atmiņu. Un tad kādreiz cilvēki saka, man nav, es vispār pilnīgi es neko neatceros, man tukša galva, tad var pamēģināt tā kā pavedināt un var teikt, ka tas var būt jebkas. Tā var būt tava pirmā sajūta, skaņa, krāsa, vietas, cilvēki. Vienkārši pirmais, kas tev nāk prātā, ka tu atceries bērnību. Šis ir ļoti tas pirmais atmiņas, tas pirmais solis ir ļoti svarīgs. Šeit nevajag steigties, un te vajag ļaut caur to klusumu izturēt, vienkārši klusējiet 2-3 minūtes, tas cilvēks eventuāli sāks runāt. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs atļaujam viņam šī ceļojumā aizbraukt savās domās, izrakņāt to atmiņu krātuvi, paskatīties savā atmiņu bibliotekā, un tā teikt, kaut ko pateikt. Tikko kā viņš kaut ko ir pateicis, jebko, ko viņš tikko pirmo pasaka, tā mums nāk nākošais solis. Un tad mūsu nākošais solis ir, man te pārtrūka bilde, tā. Tā, jūs redzat prezentāciju vai ne? Mēs redzam prezentāciju pirmo soli. Jā, pirmo soli redzat, jā. Nu, lūk. Nu, un tad, piemēram, ir klasiskākais, kad cilvēks var pateikt, tas ir ārsts, tas liekas ļoti vienkārši, bet, piemēram, ir cilvēks, man patās pagājušajā nedēļā, man puisis pasaka, man prātā nāk vilciens, tā kā tas spēļu vilciens, un par to spēļu vilcienu būs tālāk vēl sekos, es vienkārši pašreiz parādu dažādas atbildes, ko cilvēki pateikt var, ja? Piemēram, cilvēki diezgan pabieži kādreiz saka, es bērnībā gribēju būt kosmonauts, arī tur ir tālāk pavadienu rādīšu, vai, piemēram, tagad, patās pagājušajā nedēļa no Prot un Dar projekta meitene teica, es biju cepurnieks no grāmatas Alisa Brīnumzemē, tas, ko viņa atcerās, un tā ir viņas pirmā sajūta, un es tālāk arī stāstīšu, ko ar to strādāt. Un tad, kad tā pirmā bilde ir dabūta, vienalga, kas tā pa bildi ir, vai tas ir tur pilnīgs kosmonauts, vai tas tur ir kaut kāda konkrēta profesija, vai tā ir kaut kāda sajūta, vai es tur esmu pilnīgi kaut kāds brīnumdars, ja? Tā sākās otrais solis, un tas ir tas, kur mums jāsāk, tā mūsu misija sākas. Tad, respektīvi, tas cilvēks ir iedevis pirmo redzes bildi, redzes gleznu, un tālāk sekotie tālāk tas mūsu īstais lielais darbs sākas. Ja? Tad mūsu jautājums ir, tad pastāst man vairāk, ko tieši tu darīji to vilcienu. Un tālāk šī ir ļoti svarīga fāze, kurā mēs preparējam un skatāmies un lasam un klausamies, ko tas cilvēks, kā viņš apraksta to epizodi. Piemēram, viens apraksta vilciens, pieņemsim, no tāda aspekta, kā es viņu tur, laboju, būvēju, kur mēs sajūtam vairāk šo te kaut kas ir par un ap kaut kāda drīzāk pēc tam nākotnē ar to inženieru virzienu vairāk, ja? Ir kādreiz cilvēki, kuri runā, es tur braucu, tur no vienas valsts uz otru vai kaut kā tā, tur kaut kāda tāda, kā saka, drīzāk kā tādu stratēģi mēs saskatām tajā visā, ja? Pieņemsim, kosmonauts tev var būt stāsts, un cilvēks var runāt, tad, kad es pasaku, iedod man nākošo teikumu, iedod man nākošo kosmonauts, ko tu darīji, kad tu biji kosmonauts, un cilvēki kādreiz saka, es neatceros. Un tā nav atbilde, kur apstāties, jums vienmēr ir jāsaka, bet mēģini ieiet tajā atmiņā. Un jūs viņu tā kā bīdat atmiņā atpakaļ uz to brīdi. Es saku, atpakaļ, tagad atceries un padomā. Vienkārši paņem laiku un padomā,
tad tu tos kosmonauts, tu biji piedzīvotāju meklētājs, tu tā kā kaut ko pētīji, kas ir tas, un es arī šī brīdī sāku iedot kaut kādas izvēles. Es saku, tad ko tu tieši kā kosmonauts darīji? Tu vienkārši lidoji un tev bija bail, vai tu lidoji un tev bija prieks, vai tu lidoji un tu izbaudīji, ka ir plašums, vai tev gribējās vienkārši būt dažādās pasaules vietās, vai vispār kaut ko absolūti. Un es viņam tā kā dodu šī brīdī tā kā visādas, bez maz vai izvēles un mudinu vēl iedot arī savas idejas, kas ir tas, ko tu kā kosmonauts sajūti. Piemēram, es pati biju pilnībā aizmirsus, kas ir cepurnieks, tad es ātri tā iemetu izziņās, kas tas cepurnieks bija, un tad mēs redzam, kad faktiski cilvēks reflektē uz to, kad ir nemitīgi svētki, nemitīgi kaut kas interesanti, un ar tādu kā absurditāti, man tas vārds likās, tāds interesants, un kas man ir jāpiemina pie šī gadījuma, tā meitene arī bija, tur ar to tā projekta, kur faktiski ir cilvēki ar grūtībām integrēties darba tirgu, un viņai arī bija tādas mentālās, veselības problēmas ļoti izteiktas, un tad man pašai bija tāds kā secinājums, ka kādreiz tie cilvēki, kuri ir bijuši emocionālā vardarbībā bērnībā, viņiem pirmais ir, ka viņi neatcerās neko par nākotni, jo viņiem varētu teikt, tā kā smadzenes aiziet ciet un mēģina viņus saudzēt un pasargāt, lai viņi neatcerās tādas milzīgas, varbūt detaļas, detalizētas, un tad viņi sāk dzīvot tādā savā pasaulē, un tad viņi tur vairāk par tādām, teiksim, vai tur Karlsons vai tur cepurnieks, ja kaut kas tāds par brīnumzem un kaut ko nereāli runā. Diezgan kādreiz bieži ir, pieņemsim, policists, jaunieši gribējuši būt policisti, ja? Gan meitenes, gan puiši. Un tad es saku, tas, kā es tālāk vedinu, es saku, mēģini atcerēties, ka tu biji mazs, ko tev nozīmēja policists. Tā, kad tu skatījies uz policistu, ko tev tas nozīmēja? Vai tas nozīmēja tev drošību, vai tas tev nozīmēja kontroli, vai tā, teiksim, policija bija vienlīdzības zīme palīdzēt, vai tas bija tā kā vara, es esmu tā teikt tur ar autoritāti, vai tas ir disciplīna, un atkal tā kā caur šiem tādiem jautājumiem es mēģinu saprast, ko tam cilvēkam nozīmē, jo tagad reflektējot uz Ilzas iepriekš teikto, šeit sāks parādīties, tad tie viņa talanti, ja, ka viņš teiks, es gribu tur kontrolēt, ja, jo tas, ko tu pagātnē redzēji, tas ir īstenībā tas, kas ir tavs talants, ja, jo tu redzēji, ka policists kontrolē, bet tu neredzēji, ka viņš ir tas, kurš ir, pieņemsim, naudu, ja, tad tev tas tomēr ir tavā fokusā un talantos panākt lietas laikā un kvalitātē. Tad trešais solis, ko es vienmēr prasu, kur tad palika? Kur tad palika tas, tu toreiz gribēji mazs bērns būt policists, kur tad tas policists palika? Un tad tas, ko es tālāk prasu, cik svarīgi tev šodien ir tas policists. Tu toreiz tu gribēji par to policistu kļūt, kur tad viņš ir, ja? Un tad cilvēks šī brīdī arī, tā kā sāk reflektēt, ja, jo, ja tev toreiz bija svarīgi kontrolēt, tu gribēji būt policists, tagad, tā kā, varbūt tu gribi būt policists vai nē, un tad cilvēks kādreiz var pateikt, nē, es negribu vairāk būt policists, labi, bet, tev toreiz bija svarīgi, pieņemsim, drošība, vai tā kontrole, vai, pieņemsim, palīdzēt cilvēkiem, tad no tās vietas, ka mēs secinām, ka šeit mēs secinām, vai tā interese joprojām vēl ir turpinās, vai viņa tomēr ir pamainījusies un nav, bet kas mums no šīs vietas tālāk jau iet, ka mēs esam secinājuši, kas viņam ir svarīgs, pieņemsim šī kontrola palīdzība vai drošība vai piedzīvojums vai vēl kaut kas. Un tad, lai es saprastu, vai tas nav tikai tāds tukšs kaut kāda runāšana, es eju nākošo soli un es saku, iedod man pieredzi kādā no skolas projektiem, kur tu šodien vai kādu laiku atpakaļ bija izrādījis kādu iniciatīvu, kur tev vajadzēja, pieņemsim, vai kontrolēt, vai nodrošināt drošību kaut kādā pasākumā, vai palīdzēt citiem. Un tad caur to, ko cilvēki stāsta,
tagad, ko viņš šobrīd darīs šajā sakarā, jā, jo viņš ir tāpatās to interesi virzījis, tikai viņš viņu no tā policista ir aizvirzījis, pieņemsim uz kaut ko citu. Un tad viņš saka, jā, mēs bijām Erasmus programmā, vai mēs bijām tur nezinu, olimpiādē, vai mums bija projekta skolā jāizstrādā, un es biju tas, kas kontrolēja grupas darbu, lai visi izdarītu visu laikā un kvalitātē. Un tad caur šo es klausos un mēģinu sadzirdēt, kas ir jaunie elementi šī nākotnes profesijas stāstā, jo šī pieredze skolas vai ārpus skolas vai kādā projektā vai ārvalstīs jau sāk iezīmēt uz esošās bērnības bāzes kaut kādas mūsdienu profesiju tāds kā elementus, ja? Ka, piemēram, jā, tad es gribēju būt kosmonauts, bet tagad es esmu, pieņemsim, tur skolēnu parlamentā, ja? Vai es toreiz tur gribēju būt stratēģis, un tagad es esmu skolā stratēģis, ja? Un tālāk jau mēs varam sākt aizdomāties, ja es esmu tā strateģiski domājošs, pieņemsim par studijām, un tad saprast, vai tas ir, pieņemsim, kaut kas tāds, kas interesē, tad kurā no teritorijām. Un tālāk atkal visu laiku domājam un novērojam, klausamies ausis acis vaļā, visu laiku tā kā kumulējam informāciju, un tad es tālāk viņam prasu 5. soli, vai tu bērnībā gāji citiem līdzi, vai citi gāja tev līdzi. Jautājums tieši šādiem vārdiem es prasu, izklausās jautājums dīvains, tas iedod tādu kā nelielu apstulbumu vienmēr tiem, kam es to pajautāju, bet beigās cilvēki uztver, un viņi saka, jā, es biju tas, kas gāja citiem līdzi, vai es biju tas, kur man citi nāca līdzi. Un tad, ja viņš to, piemēram, pasaka, es šeit neapstājos, es vienmēr prasu iedod man piemēru. Pie katriem no šiem jautājumiem es vienmēr vēl padziļinu, paplašinu. Kādreiz es pasaku, ja tas piemērs tāds varbūt sauss un īss, es saku, iedod man citu piemēru, lai es caur šo piemēru saprastu tā kā vairāk, kā tad tieši viņš uzņēmās to kaut kādu vadību, vai kā viņš tieši sekoja, un kāpēc viņš sekoja, un kāda bija tā epizode. Atkal katra šī epizode priekš manīm ļoti, ļoti svarīga, lai es saprastu, vai viņš ir gatavs uzņemties vadīt, tā kā ir tāds teiciens, vai tu vadi procesu, vai procesi vada tevi, jā? Tad atkal šī ir vieta, kur es mēģinu saprast, vai viņš ir gatavs uzņemties atbildību, vai viņš ir gatavs sekot noteikumiem. Jā, tad lai saprastu, teiksim, cik viņam tā ambīcija ir liela, ja, vai viņam ir kaut kāda tāda plaša liela, vai viņš drīzāk, kā saka, ir tajā karietei, tajā drošības, tajā vagoniņā sēž, ja, vai viņš ir priekšgalā, ja. Un tad nākamais, tas 6. solis, pēdējais, vienmēr tā kā prasu, tā it kā tāda uzvedinoša, vai tev būtu interesi pamācīties, tieši šāds wordings, pamācīties, pastrādāt, vai kādreiz padzīvot, vai dzīvot ārzemēs, vai Latvijā. Un šeit uzreiz cilvēki, kuriem vairāk ir šī piesardzīgā daba, kuri vairāk ir tādi introvertāki mājas cilvēki, kuriem vērtības ir ģimene vairāk, viņi vienmēr teiks, ka Latvijā uzreiz. Un tad tie, kuri ir tie, ko Ilzas tajā testā piedzīvojumi meklētāji, vai tādi drīzāk enerģiskie drive tipa cilvēki, ļoti bieži saka, ka viņi kaut kādu brīdi būtu gatavi vismaz pamēģināt, pamācīties. Jo, ja saka mācīties, tad liekas uzreiz pēc man jāuzņemās nenormāli, uzreiz jau jāpasaka jāvārds, pamācīties, cilvēkam liekas tāds maigāks, un tad viņš saka, pamācīties es varētu, ja? Savukārt šis parādītu, vai tas ir vairāk tāds piesardzīgs, vai tāds vairāk drosmīgāks cilvēks. Tas atkal vedīs mūs pie nākošā soļa, kur mēs varam papētīt to kosmonautu studiju virzienus, piemēram, un saprast, vai tas būtu jāpapēt Latvijas vai ārvalstu augstskolās. Nezinu, vai jūs, kolēģi, izmantojat mākslīgā intelekta rīkus, lai meklētu informāciju, bet es iesaku meklēt, tas ļoti ātri pātrina arī to atbildi, ko mēs varam iedot jauniešiem. Es izmantoju 3 rīkus, Perplexity, Gemini un Chatu, un es iedošu paraugu, kāds izskatās. Piemēram, es vienkārši Perplexity ir viens no biežāk izmantojumiem, ko es izmantoju. Es vienkārši, pieņemsim, iemetu, kur studēt kosmosa izpēti. Un viņš uzreiz tev iedos, pieņemsim, Latvijā tur, Eiropā tur, ASV tur. Un tad, piemēram, katrā tālāk jau šeit ieejot iekšā no šiem te jau rīkiem, ne rīkiem, tad tādi kā cipariņi klāt, nospiežot uz tiem cipariņiem, jau tālāk atvērsies tur tās konkrētās Rīgas Tehniskās universitātes klāsts vai tur, Eiropas universitātes un tam līdzīgi.
Nu, un tad tāds īsais treniņš, ja tagad es varu uzdot visiem tādu uzdevumu. Nu, vienkārši, ja mēs tā paši sev tā uzjautājam, kas tu gribēji kļūt, kad tu biji mazs? Vai kas ir tā tava pirmā bērnības atmiņa? Un Ilzīt, tu vari palīdzēt, ja, sadalīt grupās, ja, Jā. un ko tev nozīmēja tas kosmonauts, ja, un vai tu gāji citiem līdzi, vai citi gāja tev līdzi, ja, bet mēs varbūt, mums nebūs tik daudz laika, sāksim tad tikai ar to, kad, kas ir tā, teiksim, tava pirmā bērnības atmiņa, ja, tad to paņemsim jautājumu, ja. Jā.